Skutelis ir studijā. Labā ziņa ir tā, ka cilvēka attieksme paliek arvien pozitīvāka. Arī aizvien vairāk cilvēku saprot, ka tiešām būtu jāmaksā. Kā liecina kompānijas SKDS dati 2014. gadā daļēju nodokļu nemaksāšanu par attaisnojumu uzskatīja 45%, savukārt jau 2015. gadā šis skaits samazinājies līdz 36% iedzīvotāju. Tomēr maigi daudzi vēl joprojām nesaprot, ka nodokļi ir jāmaksā, un tie ir 36%. Bet kamēr valsts ieņēmuma dienests un Finanšu ministrija vēl domā jauno reklāmas kampaņu, tikmēr mums ir kāds mazs priekšlikums, ko visi varam darīt, lai pievērstu uzmanību tam, kā tiek tērēta nodokļu nauda. Gan labi, gan slikti. Tāpēc mēs ierosinam ieviest mirkļbirku par manu naudu, ko jūs varat izmantot sociālajos tīklos. Ja jūs atrodat kādu labu piemēru, kā tiek nauda tērēta, pievienojiet mirkļbirku par manu naudu. Ja jūs redzat arī kādu sliktu piemēru, arī tad jūs varat pievienot šo pašu mirkļbirku par manu naudu. Mēs ar citu padomājām arī par tiem, kas nodokļus nemaksā, lai arī jūs varat piedalīties šajā akcijā, un piedāvājam ieviest mirkļbirku par tavu naudu. Gadījumā jūs redzat kaut ko, kas ir par citu naudu uztaisīts, un jums patīk vai nepatīk, pievienojiet šo mirkļbirku.